Sveiki visiem! Šodien es gribēju jums ļoti īsi parādīt, kā izskatās mūsu turisma platforma vienkāršā standarta biznesa klases paketē, bez ekskluzīviem dažādiem papildinājumiem. Tātad, kas ir pieejams platformā? Ko piedāvā platforma Dream Trip? Pirmais sadaļa – tās ir autoru tūres, kas tiek veidotas katru nedēļu 2 jaunas pēc jūsu izvēles. Tūres patiešām ir ļoti labas, interesantas. Parasti tās ir 3–4 dienas ceļojums uz kādu vietu, kurā iekļauts viesnīca, dzīvošana, daļēja ēdināšana, kāda programma un viena brīva diena vai pusotra 2 brīvas dienas pēc jūsu ieskatiem. Autoru tūrēs jūs varat izmantot punktus, kurus iegādājaties, aktivizējot kluba dalību portālā Dream Trip. Nākamā sadaļa ir viesnīcas. Tā ir milzīga bāze visos virzienos visā pasaulē. Šeit ir aptuveni 2 miljoni viesnīcu visā pasaulē. Un jūs varat izvēlēties savu virzienu, arī apskatīt, kur ir kādas atlaides. Uzreiz teikšu, bāze ir milzīga. Šeit ir pilnīgi visas atsauksmes, šeit ir ļoti labs virziens, ir ļoti daudz atlaides ir ļoti dažādas, dažos virzienos ir tikai 30–40% atlaide, kaut kur mazāk, bet mums ir arī ļoti daudz viesnīcu, kur var atrast atlaides 50, 60, 70 un es pat atradu 80% atlaidi uz noteiktiem datumiem noteiktās vietās. Piemēram, pēc noklusējuma ātri izvēlēšos kādu vienu virzienu, izvēlēsimies Eiropu, ņemsim nākamajā mēnesī uz nedēļu. Ņemsim nedēļu 2 cilvēkiem istabu pēc noklusējuma, apskatīsim, kas mums parādīsies. Parīze, Francija, Parīze. Uz nedēļu nākamajā mēnesī, janvāra mēnesis. Tagad notiek ielāde. Jāuzgaida. Ielāde parādījās. Kā redzat, atlaides pat ir traka atlaide 97%. Es jums teicu, ka pat tādas ir 89–87%. Bet tas ir uz diezgan dārgiem numuriem, bet arī ļoti patīkami. Iedomājieties, uzturēties Parīzē ar tik nebijuši augstu atlaidi uz viesnīcām. Pat tādas ir, kā redzat, pēc noklusējuma mums ir atlaides dilstošā secībā no lielākās līdz mazākajai cenai. Un jūs varat izvēlēties to, kas jums patīk. Bāze ir ļoti liela, milzīga katrā pilsētā. Ir ko apskatīt, ir ko izvēlēties, var spēlēties ar cenām un tā tālāk, arī visu to var skatīt vēl arī pēc kartes un filtrēt pēc cenām, pēc reitinga, pēc atsauksmēm un var meklēt pēc viesnīcu meklēšanas. Un pēc noklusējuma es burtiski gribu jums parādīt vienu no numuriem, kas mums ir, vienkārši nospiedīšu, nav nozīmes, kāda tur atlaide, vienkārši parādīšu, kā tas izskatās. Tātad, kad atverat viesnīcas numuru, jūs redzat, kādi ir numuri, apraksts, izmaksas. Es jums uzreiz teikšu, ka cenas ļoti atšķiras no cenām, kuras jums piedāvā publiskie turisma portāli, tādi kā Expedia, Priceline, Booking un tā tālāk.
varēsiet redzēt, ka cenas patiešām ļoti atšķiras. Tas ir mūsu portāla priekšrocības, un arī mums ir apraksts un visa jebkura informācija par šo viesnīcu, jūs tieši tāpat varat apskatīt. Un ja jums kaut kas patīk, jūs varat rezervēt. Arī pie katras viesnīcas ir atsauksmes, kas ir ļoti svarīgi, ir apraksts, ir atsauksmes. Un atsauksmes ir dzīvas, īstas, kā redzat, dažādi punkti norādīti, ne tā, kā atsauksmes ir pielāgotas, šeit atsauksmes ir pilnīgi īstas. Cilvēki, kas agrāk apmetās un nolēma atstāt atsauksmi, viss ir šeit, pilnīgi visa informācija. Tālāk, nākamā sadaļa mums ir kurorti. Tieši tāpat pēc tāda paša principa jūs varat izvēlēties noteiktu virzienu un pēc noklusējuma iestatīt kādu datumu. Izvēlēties vietu, jums atvērsies karte, varat pēc kartes meklēt, kur jūs vēlētos doties, un palielināt karti vai vienkārši pēc meklēšanas pēc reitinga apskatīt izmaksas un izvēlēties to, kas jūs interesē. Nu es nedaudz pietuvināšu, parādīšu jums, kā tas izskatās, ja, tā tad. Pieņemsim, ka jūs vēlaties apmeklēt, teiksim, Kaliforniju, tie ir kurorti, nevis viesnīcas, tie ir kurorti, un šeit jums parādās daži konkrēti kurorti, kas ir pieejami. Un jūs varat izvēlēties, apskatīt, izlasīt, ja viss jums der, tad jūs varat arī rezervēt. Var arī veikt filtrus pēc atrašanās vietas, cenas un tā tālāk. Ir pieejama visa informācija, pirms jūs kaut ko rezervējat. Ļoti daudz attēlu, tiešām ļoti daudz, es visus nerādīšu, bet tā, lai jums būtu kāda priekšstata, tālāk tā izskatās mūsu kurortu sadaļa, nākamā sadaļa ir atpūtas mājas. Jūs varat izīrēt māju caur mūsu platformu. Mums ir daļēji integrēta platforma Airbnb un VRBO. Un šeit ir parādīti daži piedāvājumi, kas jau ir ar atlaidēm, kurus jūs iespējams nevarēsiet atrast oficiālajā platformā, bet tie ir pie mums, tie ir ar atlaidēm, tās ir mājas, tās ir lielas telpas atpūtai grupām, ģimenēm, cilvēkiem, kuriem nepietiek ar parastu numuru un kuri vēlas izīrēt māju kādā virzienā, bet ir arī var veikt filtrus pēc virzieniem, kategorijām, pēc kategorijas veida, kādu nekustamo īpašumu vēlaties izīrēt, šeit pat ir villas, ir pat. Tagad es paskatīšos, kas mums vēl šeit ir. Tālāk mums ir kategorija iekļauts pie kazino, piemēram, ar virtuvi, pieaugušajiem un tā tālāk ar balkonu, tā tad ir dažāda filtrācija arī pēc cenu politikas un tā tālāk. Tā tad ir viss, un arī pēc atrašanās vietām un virzieniem. Tātad jūs varat arī izvēlēties, skatīties, meklēt, ja jums kaut kas patīk, parasti šādas mājas, cik es zinu, parasti izīrē uz svētkiem, atvaļinājumiem, kad sanāk kopā kāda kompānija.
Nākamā sadaļa ir kruīzu bāze. Mūsu kruīzu bāze ir ļoti, ļoti liela, labākā, ko es jebkad esmu redzējusi. Man ir pieeja dažādiem turisma portāliem, un, kad es atvēru, es nekur neesmu redzējusi tik labu bāzi kā pie mums šeit, platformā Dream Trip. Šeit ir absolūti visi virzieni, ļoti daudz filtru, un jūs varat pat veikt filtrāciju, piemēram, kruīza garums 3 dienas, nedēļa, 2 nedēļas, mēnesis, un mums pat ir virzieni. Pat pasaules tūres, iedomājieties, ir pat pasaules virzieni globāliem cilvēkiem, kuri jau ir īsti kruīzeri un vēlas ceļot pa visu pasauli, un kad ir tādi kvadrātiņi, ja kvadrātiņos ir tāda cena, tas nozīmē, ka šis jau ir tūrs. Tas jau ir ar atlaidi, iedomājieties, jums jau šeit dod arī atlaidi, parasti, starp citu, šādus tūrus izpērk diezgan ātri, un, ja jūs plānojat kaut ko iegādāties, tad iesaku uzreiz sagatavot naudu un sekot līdzi, jo labus piedāvājumus izpērk diezgan ātri, dažu dienu laikā, bet principā ir absolūti visa informācija, apraksti, kajītes, kuģa apmeklējuma noteikumi un tā. Tālāk ir absolūti viss, jūs varat izlasīt konkrēti par katru laineri, kas jūs interesē. Tā izskatās mūsu kruīzu bāze, un pēc noklusējuma, kā redzat, mums ir atrasti 56,000 dažādu virzienu. Un šobrīd pārdošanā ir 26,000 pieejami. Un es vēlētos atzīmēt, ka šeit jūs jau varat rezervēt iepriekš. Tagad beidzas 25. gads, decembris, kad es ierakstu video, un, kā redzat, var rezervēt uz 3 gadiem uz priekšu, skatīties. Mums ir arī 26., 27. un 28. gads uz priekšu, var veikt filtrus un meklēt to, kas jums nepieciešams. Arī pēc kruīza garuma es norādīju jums, runāju pēc cenas. Arī pēc izbraukšanas punkta, no kura ostas jūs vēlaties. Doties kruīzā ir visas ostas visā pasaulē. Ir arī saraksts ar laineriem. Milzīgs saraksts ir ļoti liels saraksts, arī var veikt filtrus, skatīties, meklēt izdevīgus piedāvājumus un pēc kruīza līnijām viss tas pats, un ir arī noteikta filtrācija pēc ierašanās, kurā ostā vēlaties atgriezties, pēc noteikumiem, pēc noteiktiem akcijām, pēc atlaidēm. Ja, mums ir arī tādi interesanti filtri, kas dažreiz ir ļoti svarīgi, tā tad ir pietiekami daudz filtru, lai meklētu, spēlētos un izvēlētos kaut ko savam nākotnes atvaļinājumam. Tātad nākamā sadaļa mums ir aviopārlidojumi. Aviopārlidojumi mums ir arī visā pasaulē. Uzreiz teikšu, ka aviopārlidojumus nedaudz kontrolē aviokompānijas. Un tā, lai viss būtu ar atlaidēm, tā nav. Ja, dažreiz ir atlaides. Jāsako līdzi. Principā aviobiļešu cena ir diezgan standarta, tāpēc dažreiz var atrast kaut ko ar nelielu atlaidi. Bet diemžēl aviokompānijas ļoti kontrolē savas cenas,
un tāpēc šeit ir nedaudz cita situācija. Starp citu, šeit ir integrēta dzīva datubāze, kas tiek atjaunināta ik pēc 4 stundām, atjauninot aviobiļešu cenas. Tāpēc, ja kaut kas parādās ar atlaidēm, jūs varēsiet redzēt, šobrīd es iestatīju cenu tieši uz šodienu, teiksim, iestatīsim mēnesi iepriekš, jā, piemēram, kā. Tas izskatītos, ja jūs pirktu biļetes iepriekš, kas notiek, paskatīsimies citu variantu. Notiek ielāde, šeit pat parādījās kaut kas ar atlaidēm, pat parādījās 14%. Sīkums, bet patīkami, bet arī tas ir klātesošs, viss ir jāuzrauga, jāskatās, un noteikti var atrast izdevīgus piedāvājumus pat šeit. Nākamā sadaļa mums ir automašīnu noma. Automašīnu noma, tā ir automašīnu noma visā pasaulē. Pieņemsim, ka jūs kaut kur plānojāt ceļojumu un vēlējāties iznomāt automašīnu, lai brauktu pa pilsētu vai ārpus tās, jums ir nepieciešams savs personīgais transports. Pēc noklusējuma es izvēlējos Dubaju no Dubajas starptautiskās lidostas. Nākamajā mēnesī bija 198 automašīnu varianti pēc noklusējuma. Pēc jūsu ieskatiem, kā redzat, šeit var filtrēt gan pēc uzņēmumiem, gan pēc lokācijām, pēc automašīnas veida, dažādām kategorijām, pēc izmaksām un pēc lokācijām, un pat pēc kartes. Var pat meklēt pēc kartes, apskatīt, kas konkrēti, kurā vietā, kurā rajonā jūs vēlētos rezervēt savu automašīnu. Un saraksts ir diezgan liels, jūs izvēlaties, skatāties aprakstu, izmaksas un rezervējat. Turpinām, nākamā sadaļa ir transferi. Tas ir, kad jums nav pieejams taksometrs un jums ir jāpārvietojas, un jūs varat izmantot mūsu portālu un tieši tāpat rezervēt kādu transportu pārvietošanai. Es, teiksim, izvēlēšos arī burtiski pēc nejaušības principa kādu pilsētu, valsti. Man nav mērķa noteikt konkrētas cenas, es jums vienkārši parādu, kā izskatās platforma, un kā redzat, mums ir pat lielie pasažieru autobusi. Es redzēju, ka dažās pilsētās bija līdz 36 pasažieriem ietilpība, un viss atkarīgs no brauciena garuma. Tā izmaksas attiecīgi arī ļoti atšķiras. Lūk, otrais variants. Tas, acīmredzot, ir kaut kur ļoti tālu, kādā ļoti lielā lokācijā. Es iestatīju, un tāpēc parādījās augstākā cena. Labi, man nebija mērķa, tāpēc jūs varat tieši tāpat filtrēt, skatīties un izvēlēties savas lokācijas, skatīties to, kas jums der. Un nākamā sadaļa biznesa paketē ir vienas dienas tūres, tās ir izklaides pa pilsētu dažādās kategorijās. Šeit jūs izvēlaties visu, kas jums interesē, tas nozīmē, ka jūs, piemēram, nolēmāt doties uz Dubaju, ja jūs neko nezināt, lūk, Dubaju iestatāt pēc noklusējuma uz mēnesi, janvārī, 30 dienu laikā, kādas var būt izklaides pa pilsētu pēc noklusējuma. Mums
Ir 648 varianti, ja var atkal filtrēt pēc interesēm. Tās var būt vienkārši izklaides, tās var būt gastronomijas tūres, tās var būt mākslas tūres, tās var būt ģimenes tūres, tās var būt kādas ekstrēmas braucieni, ja kaut kas saistīts ar dabu un tā tālāk. Mums tas viss ir, jūs varat to visu apskatīt, ja ir pieejamība un izvēles. Tas, kas jūs interesē, un periodiski viņi arī piedāvā kādas nelielas atlaides. Parasti ap 10% vidēji atlaide ir platformā, sīkums, bet arī patīkami, bet arī var kaut ko atrast noteikti jūsu atvaļinājumam, jūsu atpūtai tajā pilsētā, uz kuru jūs plānojāt doties, ja, lūk, tā tas viss izskatās, ja jūs interesē šī programma, šis portāls un jūs vēlaties uzzināt vairāk informācijas par to, kas mums ir, kādi bonusi un punkti mums ir, kāda ir paketes cena. Tas bija biznesa klases paketes piemērs. Mums ir arī paplašināta versija, dibinātāju pakete, kurā ietilpst papildu iespējas, piemēram, piekļuve VIP zālēm lidostās visā pasaulē, diennakts konsjerža piekļuve, agrīna piekļuve Dream Trip 7 dienas iepriekš, plus viena ikgadēja dibinātāja Dream Trip ceļojums katru gadu pēc jūsu izvēles, un citas iespējas, kā padarīt kluba dalību bezmaksas, ir arī iespēja attīstīt biznesu un daudz kas cits. Ļoti daudz interesantu momentu. Es uzskatu, ka mūsu programma šobrīd ir viskonkurētspējīgākā un labākā tirgū. Tāpēc, ja jūs interesē šis piedāvājums, lūdzu, sazinieties ar mani caur ziņotāju. Tas būs norādīts aprakstā, komentārā zem šī video, un lūdzu, uzrakstiet man, un es ar prieku jums pastāstīšu un parādīšu visas detaļas personīgi. Liels paldies par uzmanību un jauku dienu!